un tumšo Bauskas. Bauskas tumšo, viņam arī šur tur citur kaut kādi. Jā. Un ar aplausiem! Jā, sagaidām! Līderi arī otrā vietā. Tepat jau visi bija. Pēdējos metros ir izcīnīta grūta uzvara. Я же показываю, что я выиграю. Ну как сегодня? Трудно было? Но я не ждал, что вначале мы так можем уехать, и никто из Ретума не догонит, знаешь. А тогда уже смотрели, что разница уже в первой, в другой группу уже продолжали, а этот Масикмец очень хорошо ехал, а у него прокол был, и потому и он отстал от нас. А так мы с Рависом хорошо ехали, я думаю, что для команды это супер. И большое спасибо для команды, что взяли меня, потому что у меня еще недели не было. И у всех трудные времена, никто не хочет ничего дать бесплатно. И вот Трек Philips мне дал велосипед, и большое спасибо для них. Trasi, nē, nu ātri, ļoti ātri, bet, nu, beigu posms smags pa tām saknēm, pa mežu. Ļoti smagā. Nu, pirmā puse, protams, tāda ātri braucama, nu, ļoti ātri, bet, nu, beigas ir tādas, nu, vairāk tehniskas un nu, pasmagas. Rietumbanka kaut kā? Rietumbanka. Nu, tepat viss jau ir, ne? Kur jau nav niekas. Bet tu ticēji uz sākumā, ka aizbrauksies prom? Nu, es neticēju, es domāju, nu, labi, laidīs, ja kas tad, nu, brauks atkal visu kopā, bet, nu, jā, nu, tas ir tikai pagaidām sākums, vēl jau visu etapu priekšā, tā kā viss komandas vēl rādīs, es domāju, kas ir kas. Tā kā tā. Jā? Не верит, не верит. И что было? Nothing special. Just we've been doing too many hard trainings and haven't recovered very well from the trainings, and the legs are just tired. But if you rest a bit, then it's gonna be okay. Just today was one of the hardest races I've ever done in these marathons. I don't know. I wasn't there in the front, so if I was weak, then of course he was strong. Then nothing to do. So yeah, they were good, but just it takes a bit time before our guys gonna be good. But we're gonna be good. Ko viņi aizbrauc par sākumā, ko jūs neķerāt ceļu? Nav tik viegli. Vai grūti gājuši šodien. Nezinu, varbūt arī, ka nav baigi braukt vispār šogad vēl. Nezinu. Grūti pateikt. Kurieri var konkurēt ar profiem? Izrādās, ka var, bet ne pārāk labi. Kāpēc? Vēl pagaidām nav tāda kondīcija kā viņa. Viņa tomēr vitamīnu klasē brauc. Es veselības klasē. Tāpēc pietiek. Ir labi. Jā, kā bija? Smagi šodien. Ļoti. Negāja. Nevarēja noķert? Šodien nevarēja pabraukt. Grūti bija. Brauc, ja staigā par dzīvi pa vienam, nu, jāsaka, ar mūziku gandarījumu katreiz mēs depo, lokomotīvu depo. Tagad ir grūti, bet mēģina gandarīt. Pārvarēja savu ņimogu. Forši. Es jau teicīju tādu vienu, neteiksim, ka banālu, bet daudz pazīst slaveno Krievu komiķi, Klauni, tagad jau šo citu uzstājās. Jurij Nikuļins, slaveno filmu, Brilliant Roka. Viņš bija pēc tam pašā pensijā liels anekdošu stāstītājs un Maskavas cirka direktors. Tad lūk, kas tas stājas Valmieru ar
kāds kaut kas notiek. Es ir tik plašī par to ceļu. Skatos, atkal motociklisti, atkal labi brīvi. Apbalvo ātrākos elites klases dalībnieks, elites klases. Jau uzdrīkstēšos teikt, pēc 2 minūtītēm vēlams ierasties Kasparam Austam. Kaspars Austs šodien ir ātrākais vīrs bijis. To zinu, nācās staipīt līdz tāda elektroniskās novērošanas, izsekošanas sarāk. Šī mountainbike sportošana ir viena interesanta un samērā ķēpīga padarīšana tādā ziņā, kā riteņbraucēju gadījumā, ja cieši riepas kamēļi. Ja kurā situācijā tev redzot, ka nē, jo jau šīs līdz 5 kilometram Pugalēnos ir riepas sapratus, bet brauc lēni, tā arī darīt. Lūkā. Mums ir tā iespēja paskatīties, tad, kad nav velo aizsāk ķiveres galvā Каспарам Аустам, mums ir iespēja paskatīties ar Жанрис Мино, Райва Зимел. Каспар, что-нибудь скажешь? Конечно, немножко. Как это получилось, а? Ну, я даже сам не знаю, как это получилось. Просто ехали и... У нас чуть-чуть повезло тоже, что у Алгеса был прокол. Так бы, я думаю, что Альгес был тоже фаворит сегодня на победу. Но ты не очень усталый выглядишь сегодня. Ну да, даже не знаю, откуда такую форму получил. Нога хорошая сегодня была. Нога была хорошая, viņš teica. Labi. Apbalvošanā, līdz kurai, diemžēl, jāpagaida vēl aptuveni 2 stundas, jo tad visi tie, kas ir šodien tikuši pie labām vietām savās konkurences grupās, visi būs atbraukuši šeit atpakaļ Valmierā, sakopušies nepacietībā, mīļāsies, lai apbalvošana. Šķērsojis Alges Mazikmets, Baltijas velosporta leģenda, Igaunijas riteņbraucējs ZZK komandas pārstāvs Alges Mazikmets. Nu, tad, kad parādīsies tautas klases motocikla, nebūs. Nebūs motocikla, bet būs dzeltenie numuri. Rezultāts. Tātad dalībniekiem numurā ir saucamie tādi mazi magnētiņi. Pēdējos kilometros, principā. Sākumā baigi smagi gāja, bet tad tur sadalījās vēl kaut kas un vēl, un tā sanāca negaiši. Toms Kuiņš mēģināja atrauties, tad mēs ar Igauņu un Ginti Jakovies saņēmāmies, sabraucām kopā, un tad es paņēmu vienkārši pēdējā kilometrā un mazliet uztaisīju atrāvienu tādu maziņu, un tā arī noturēju beigām. Tā lūk.